Kā es mācu notis skolēniem, es izceļu. Šī ideja iespējams palīdzēs arī tev. Dziesmās, jebkuru teorijas lietu vai noti, tātad dziesmiņu, piemēram, par notiņu solu, kā esmu darījusi dziesmiņu sienāzīti, ko jūs jau varat noklausīties. Piemēram, jūs varat droši sakomponēt. Dziesmiņa par solu, 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 un šo solu iekrāsot, un skolēnam likt pamanīt īsu mazu meldiņu, bet tieši dziesmiņu par solu, solu, solu liks aizdomāties, ka notiņas nav random, viņām katrām ir sava vietiņa, un pamanīsim, kur tad atrodas, piemēram, notis solu. Čīgā, čīgā sienāzīti, uz tā skaistās vijoli.